Labdien! Es esmu Lolita Ķerve, Veselības centra apvienība klienta apkalpošanas dienesta vadītāja. Kopā ar maniem kolēģiem mans darbs ir nodrošināt, lai jums uzņēmumos uz vietas būtu pieejami izbraukuma medicīnas pakalpojumi. Vīrusu sezona jau ir sākusies, to mēs visi redzam, un eksperti, mediķi šogad prognozē gana smagu gripas izplatību. Gripa ir ļoti lipīga vīrusu infekcija, un tādēļ tas arī ir viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc ziemā tiek kavēts darbs. Un pavisam nelāgi ir, ja kolēģis pirms doties mājās ārstēties, tomēr paspēja nodot vīrusu blakus sēdošam kolēģim. Tādēļ labākais, ko jūs varat darīt uzņēmumā, lai parūpētos par savas komandas veselību, ir nodrošināt, lai katrs, kurš vēlās vakcinēties pret gripu, to var izdarīt turpatās uz vietas jūsu uzņēmumā. Savukārt mēs, Veselības centra apvienība mediķu komanda, esam gatavi aizbraukt pie jums uz jebkuru Latvijas vietu, uz jebkuru Latvijas pilsētu. Kādēļ tas ir ērti? Pirmkārt, tādēļ, ka jūs ietaupāt laiku. Otrkārt, tādēļ, ka vakcināciju pret gripu jūs varat apvienot arī ar obligāto veselības pārbaudi. Treškārt, ja jūs vēlēsieties uz izbraukumu, vakcināciju vai obligāto veselības pārbaudi, mēs piesaistīsim arī citas specialitātes mediķus uz konsultācijām vai pat uz asins analīžu nodošanu. Mēs sadarbojamies arī ar visām apdrošināšanas kompānijām. Tas nozīmē, ka apmaksu jūs varēsiet veikt arī ar apdrošināšanas polisi. Veselības centra apvienība ir pieejamākais medicīnas pakalpojums sniedzējs Latvijā. Kopā mums ir 26 klīnikas un apkalpošanas vietas Rīgā un citās Latvijas pilsētās, un pie mums strādā mediķi vairāk kā 120 dažādās specialitātēs. Uz visiem mūsu daudziem pakalpojumiem, arī vakcinācija pret gripu, jūs varat pierakstīties elektroniski mūsu elektroniskajā pieraksta vietnē e-poliklinika.lv. Aicinu jūs ilgi nekavēties ar lēmumu pieņemšanu, jo pēc vakcīnas pret gripu saņemšanas paiet apmēram 2 nedēļas, līdz izveidojas imunitāte, un tādēļ oktobra beigas un novembris ir tiešām labākais laiks, kad vakcinēties. Gaidīšu jūsu zvanu vai ziņu e-pastā, un lai jums laba veselība!